Sākot ar 1. janvāri par braucienu Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā būs jāmaksā vairāk. Ja viena brauciena biļetes cena līdz šim maksāja 55 centus, tad no nākamā gada biļetes cena būs 60 centi. Valmieras pilsētas pašvaldībā skaidro, šī gada sākumā līdz ar eiro ieviešanu biļešu cenas pilsētas autobusos nedaudz samazinājās. Gada sākumā tātad šie 55 eiro centi tika noteikti tāpēc, lai būtu šoferiem vieglāk veikt norēķinus, lai tā arī norēķinu veikšana būtu ātrāk. Jo faktiski, ja pašvaldība būtu ne tikai godīgs, bet arī ļoti precīzs eiro ieviesējs, tad arī šai cenai jau gada sākumā bija jābūt 57 eiro centi. Taču apkopojot finanšu rādītājus par sabiedriskā transporta izmaksām Valmieras pilsētā pirmajos šā gada 9 mēnešos, nācās secināt, ka pašvaldībai šo pakalpojumu nākas visai ievērojami dotēt no sava budžeta. Savukārt uzņēmumam VTO Valmiera ir jārūpējas arī par autoparku atjaunošanu, kas aizvien noveco. Šogad uzņēmums iegādājās 5 autobusus, savukārt nākamgad plāno iegādāties vēl 3 autobusus un 1 mazas ietilpības autobusu. Lielākā daļa VTU Valmiera autobusu, kas veic arī pārvadājumus pilsētā, ir ražoti 96. līdz 98. gads. Tātad viņi faktiski jau, ja mēs salīdzinām varbūt ar citām valstīm, viņi faktiski jau sen viņiem būtu jāatrodās pavisam citā vietā un tā tālāk. Bet arī pateicoties uzņēmuma mehāniķu un visa tehniskā personāla rūpēm, šie autobusi ir darba kārtībā un savus pienākumus vēl līdz šim ir veikuši. Ričards Gailums arī skaidro, ka, lai gan pēdējā laikā visai ievērojami ir kritušās degvielas cenas, visas prognozes liecina, ka tas ir tikai īslaicīgs cenu kritums un tas nespēs atsvērt izmaksas par sabiedrisko transportu pilsētā. Degvielas cenas lētums, kas ir arī uz doto brīdi, viņš arī pēc ekspertu domām viņš nebūs tāds paliekošs, ka tomēr arī naftas ieguvēja valstis arī jau ir izdomājušas un šīs ieguvēja valstis ir taisni tās, kuras var regulēt šo naftas cenu, ka viņas ir izdomājušas, ka viņas grib atgriezties pie iepriekšējā ienākuma līmeņa. Jāatgādina, ka aizvien spēkā ir braukšanas maksu atvieglojumi dažādām iedzīvotāju grupām. Tiesības braukt bez maksas pilsētas sabiedriskajā transportā ir pirmskolas vecuma bērniem, bāriņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, pensionāriem, kuri sasnieguši 75 gadu vecumu un ir saņēmuši personalizētu braukšanas karti, kā arī trūcīgo ģimeņu vecākiem, kuru ģimenēs ir 4 vai vairāk nepilngadīgi bērni. Savukārt ar 75% atlaidi mēneša biļeti var iegādāties skolēni un studenti, bet pensionāri mēneša biļeti var iegādāties ar 50% atlaidi. Vienas dienas braukšanas biļeti pat labam arī kopā ar pievienotās vērtības nodokli. Ja līdz šim maksāja 2,13 eiro, tad no 1. janvāra tie būs 2,30 eiro. Abonementa biļete kalendārai nedēļai no pirmdienas līdz svētdienai, ja līdz šim maksāja 5,68 eiro, tad no 1. janvāra tie būs 6 eiro. Mēneša biļete kalendāram mēnesim ar laika ierobežojumu, tas ir izmantošanai tikai darba dienās. Ja līdz šim maksāja 17,06 eiro, tad no 1. janvāra tie ir 18,60 eiro. Un mēneša biļete kalendāram mēnesim bez laika ierobežojuma, ja līdz šim maksāja 23,90 eiro, un no 1. janvāra tie būs 26,40 eiro. Uzņēmums VTO Valmiera informē, ka sākot ar 5. janvāri tiek atvērti jauni ekspresa reisi maršrutā Valmiera-Rīga, Valmiera. Tie būs mazas ietilpības autobusi ar 16 sēdvietām, un Rīgā varēs nokļūt mazliet ātrāk. Ja mēs tagad braucam 2,20, tad būs bēram 1,55, 1,50. Arī biļetes cena, diemžēl, būs dārgāka. Patreiz tātad parastā autobusā biļete maksā 4,75, tad uz šo busiņu būs 5,75. Papildus reisi izveidoti, jo interesi par šādu iespēju izrādījuši pasažieri. Pozitīva atbilde saņemt arī no autotransporta direkcijas. Veicām visus nepieciešamos aprēķinus. Un tad sabiedriskā transporta padome ir lēmusi, kad eksperimentālā kārtā mēs varam šos reisus atklāt. Eksperimentālā kārtā tas nozīmē, ka viņi kursēs 6 mēnešus, un katru mēnesi mums būs jāsniedz direkcijai atskaites. Ja nu tik labi neveiksies, tad
diemžēl, reizes nāksies atkal slēgt. Mazas ietilpības autobusi no Valmieras autoostas atties 6:55 no rīta un 15:15 pēcpusdienā. Savukārt no Rīgas autoostas autobusi atties 9:45 un 18:00.